Transseksuālisms ir ļoti jauna kustība, kas reāli attīstījusies tikai pēdējās 10 gadēs. Pa to laiku transdzimuma jeb LGBT kustība ir iegūsi milzīgu publicitāti un dinamiku. Transseksuālās sievietes bieži ir lielākās uzvarētājas skaistuma konkursos, modeļu atlasēs vai sportā, pārspējot bioloģiskās sievietes. Televīzijas raidījumos, radio reportāžās un sabiedrisko organizāciju sociālo mēdīju kanālos tas tiek attēlots kā ceļš uz pareizo ķermeni, kā viegls solis, kā bērnu spēle. Pēdējos gados ir strauji attīstījusies reklāma, un transseksualitāte tiek attēlota kā iekārojama identitāte, un tas nav bez sekām. Tūkstošiem jauniešu, īpaši meiteņu, kas nonākuši emocionālās grūtībās, uzskata, ka viņi paši ir izdomājuši būt transseksuāli. Jauna transdzimuma identitāte viņiem šķiet ideāls risinājums vecā es dzēšanā, jauns ķermenis, jauns dzīves sākums ar saikni un atbalstu transseksuāļu kopienā kā jaunā surogāta ģimenē. Šādā veidā dzimumu maiņas gadījumu skaits, piemēram, Vācijā, tikai 16 gadu laikā ir pieaudzis vairāk nekā 20 reizes. Līdzīgas tendences ir arī Rietumē Eiropā un ASV. Brīvības un iecietības vārdā šīs kustības kritika tiek pakļauta aizvien pieaugošai cenzūrai. No otras puses, konservatīvās vērtības tiek pat apzīmētas kā labēji ekstrēmiskas. Tā rezultātā transseksuālisms ir kļuvis par spēcīgu sabiedrību šķeļošu spēku. Nobažījušies vecāki un cilvēki no sabiedrības centra cīnās par saviem bērniem un vērtību saglabāšanu, savukārt LGBT kustība cīnās par savu šķietamo brīvību un savu jauno identitāti. Tomēr ir svarīgi pievērst lielāku uzmanību, kad novērojamas straujas izmaiņas ar augstu šķelšanas potenciālu. Rodas jautājums, kas šeit notiek? Vai tā pat tiešām ir dabiska cilvēku kustība? Vai tā iespējams ir kontrolēta? Un ja jā, tad kam tā kalpo? Vai kādus mērķus tā cenšas sasniegt? ASV pētnieciskā žurnāliste Dženifera Bileka ir intensīvi pētījusi šo jautājumu un atklājusi milzīgu tīklu, kas stāvēs transseksuāļu kustības. KlāTV turpmāk apkopos viņas galvenos secinājumus, ko papildinās viņas pašas veiktais pētījums. 1. Bagāti miljardieri kā aukliņu vilcēji. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka daudzi no viņiem paši sevi identificē ar LGBT kustību, un tāpēc to veicina un atbalsta atbilstoši saviem finansiālajiem līdzekļiem. Tomēr rūpīgāk izpētot izrādās, ka šis iespējas ir maldinošs. Kā liecina turpmāk norādītās sakarības, aiz tā stāv vēl svarīgākas lietas. Tims Džils. Tims Džils ir amerikāņu uzņēmējs, filantrops un LGBTQ aktīvists, kurš ir precējies ar Skotu Milleru. Viņš bija viens no pirmajiem atklāti homoseksuāliem vīriešiem, kas iekļuva Forbes veidotajā 400 bagātāko Amerikas cilvēku sarakstā. Saskaņā ar Dženiferas Bilekas teikto, viņš izmantoja aptuveni $500 miljardu ASV, lai infiltrētos transseksuāļu sabiedrībā un attiecīgi to pārveidotu. Tādējādi viņš ir kļuvis par lielāko privāto LGBTQ ziedotāju ASV vēsturē. Viņš nodibināja Gill Foundation, privātu fondu, kas ir veltīts LGBTQ cilvēku pilnīgai vienlīdzībai. Tims Džils un Skots Millers savu bagātību izmanto arī politiski, lai ietekmētu tiesību aktus. Piemēram, vēlēšanu kampaņā viņi atbalstīja Baraku Obamu un Džo Baidenu, izmantojot savu naudu, lai Kolorādo štatā pie varas nāktu demokrāti. Būdami ASV prezidenti, gan Obama, gan Baidens pēc tam veica spēcīgu kampaņu par LGBTQ tiesību uzlabošanu. Šajā kontekstā ļoti atklāti ir jautājumi, ko sniedza augstās pakāpes brīvmūrnieks Joeli Magaldī. Saskaņā ar to abus prezidentus amatā izvirzīja augstās pakāpes brīvmūrnieku sākotnējās ložas, un abi pat tika uzņemti māte superložā. Tādējādi Tims Džils izrādījās augstās pakāpes masonu atbalstīts un ar tiem cieši saistītās finanšu elites, piemēram, Rothschildes, Rockefeller un Co. atbalstītājs.
Straikeru ģimene. Straikeru ģimene ir viena no ietekmīgākajām ģimenēm ASV, kuras īpašums tiek lēsts aptuveni 15,9 miljardu ASV dolāru apmērā. Viņi ir devuši ievērojumu ieguldījumu gandrīz eksplozīvā LGBTQ kustības attīstībā. Piemēram, Ronda Streiker ziedoja 30 miljonus ASV dolāru LGBTQ stipendiju programmā. Viņas māsa Pata Streikere cieši sadarbojās ar Timu Džilu un atbalstīja viņa politiskās kampaņas un Džila fondu. Viņas brālis Džons Streikers, kurš pats ir gejs, 2000. gadā nodibināja fondu Arkus, kas ir kļuvis par vienu no vadošajām LGBTQ lobiju organizācijām pasaulē. Pēc Dženiferas Bilekas teiktā, Arkus fonds kopā ar Džila fondu izmantoja miljoniem un daudz miljoniem dolāru, lai ar dzimumu ideoloģiju caurstrāvotu visas sabiedrības jomas. Šajā kontekstā viņa runā par milzīgu globālo tīklu un par to, ka visi pavadieni saplūst pie Arkus. Piemēram, Arkus finansējums tiek novirzīts apvienoto nāciju organizācijas LGBTI pamatgrupai, kurā ietilpst ES un 42 valstis. Arkus finansē, piemēram, Cilvēktiesību komisiju un tādas starptautiskas organizācijas kā Outright Action International, Arkus un Arkus Operation Foundation. Starpniecību organizē arī starptautiskas sanāksmes un vadības programmas, piemēram, 2008. gadā Rokefellera konferenču centrā Bellagio, Itālijā notika konference, kurā 29 starptautisko valstu un valdību vadītāji apņēmās paplašināt globālo atbalstu LGBTQ kustībai un veicināt viņu tiesību ievērošanu. Tādā veidā tika radīts globāls politisks atbalsts transseksuāļu ideoloģijai un nodrošināta to izplatība visā pasaulē. Turklāt Arkus arī tieši atbalsta daudzas transseksuāļu organizācijas. To vidū ir ACLU, Human Rights Watch, Globālā līdztiesību padome, Amnesty International, Cilvēktiesību kampaņu fonds, ģimenes plānošana un citi. Zīmīgi, ka Arkus tieši sadarbojās arī ar Warrena Buffeta dēla Pītera Buffeta fondu NUWO un 2013. gadā iecēla Adriānu Komanu par Arkus fonda starptautiskās cilvēktiesību programmas direktoru. Komans iepriekš bija Džordža Sorosa atvērtās sabiedrības fonda Baltijas Amerikas partnerības fonda direktora pienākumu izpildītājs. Tas liecina, ka Streikeru ģimene un Arkus fonds ir daļa no globālā ļoti lielu aukliņu vilcēju tīkla. George Soros. Tas, ka globālais stratēģis George Soros ar miljoniem dolāru atbalsta un veicina arī LGBTQ kustību, ir tikai viens no viņa globālās ietekmes aspektiem. Raidījumā George Soros globālā stratēģa tīkla atklāts tika rūpīgi izklāstīts, ka Soros ir viens no ļoti lielajiem globālajiem aukliņu vilcējiem, kura mērķis ir diktatoriska pasaules kundzība. Viņš ir ne tikai viena no pasaules ietekmīgāko ideju laboratoriju ārlietu padomes locekļiem, bet arī viens no tās Eiropas filiāles Eiropas ārlietu padomes dibinātājiem un galvenajiem finansētājiem. Turklāt viņa dibinātais fonds Open Society Foundations ietekmē politiku, plašsaziņas līdzekļus un izglītību visā pasaulē. Zinot Sorosa saknes, šī milzīgā ietekme nav nekāds pārsteigums. Saskaņā ar vācu izcelsmes amerikāņu ekonomikas pētnieka un vēsturnieka Viljama Engāla teikto, Sorosa sākuma kapitālu viņa straujajam uzplaukumam deva neviens cits, kā britu banķieri Rothschildi un viņu aprindas. Tas bija sākums ciešām biznesa attiecībām un sadarbībai ar Rothschildiem, kas ilga vairāk nekā 40 gadus. Ir zināms, ka Rothschildi ir vieni no vadošajiem pasaules aukliņu vilcējiem un augstākā ranga augsti stāvošiem masoniem pasaulē. Pīters Buffets un Warrens Buffets. Saskaņā ar Dženiferas Bilekas teikto, miljoniem dolāru transseksuāļu kustībai novirza arī Warrens Buffets un viņa dēls Pīters Buffets. Tomēr tas netiek darīts tieši, bet gan slēpti, izmantojot fondus,
Piemēram, Warrens Buffets ir pārskaitījis miljoniem dolāru fondam NoWo. Pēc tam Pīters Buffets tos izmantoja, lai 2015. gadā kopā ar fondu Arcus Foundation uzsāktu globālu transseksuāļu iniciatīvu vismaz 20 miljonu ASV dolāru apmērā. Warrens Buffets ir viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, kura īpašums ir aptuveni 121,6 miljardi ASV dolāru. Viņš ir augsta grāda brīvmurnieks un 4 spēcīgu oriģinālo ložu biedrs. Oriģinālā loža māte, tās biedri ir Baracks Obama, Hillary Clinton un Joe Bidens. Oriģinālā loža Edmund Burke. Tās biedru vidū starp citiem ir arī Nathaniels Rothschilds un bijušais premjerministrs un pašreizējais Anglijas ārlietu ministrs Davids Camerons. Šīs sākotnējās ložas biedrs bija arī Lords Jacobs Rothschilds, kurš tagad jau ir miris. Oriģinālā loža Trīs acis, viena no pasaulē spēcīgākajām ložām. Tās locekļi ir Edmunds de Rothschilds, Nathaniels Philips Rothschilds, kā arī tagad jau mirušie Henrijs Kissingers un Lords Nathaniels Charles Jakobs Rothschilds. Oriģinālā loža Atlantis Atlantier. Tās sastāvā ir Nikolā Sarkozy un Olafs Šolts. Jau tikai šie locekļi liecina, ka Buffets pieder pie šo globālo aukliņu vilcēju visciešākā loka. Izē Boša. Izē Boša, kas ir viena no Boša bagātības mantiniecēm, ir Drēlindenes fonda, kas cīnās par LGBTQ cilvēku tiesībām, dibinātāja un izpilddirektore. Arcus fonda organizētajā sanāksmē Bellagio 2008. gadā viņa palīdzēja panākt 29 valstu un valdību vadītāju atbalstu LGBTQ kustībai. Šajā kontekstā nozīmīgas ir arī saiknes starp Robert Bosch fondu, kas pārvalda Bosch aktīvus. Šis fonds sadarbojas ar Džordža Sorosa atvērtās sabiedrības fondiem un ir viens no galvenajiem Chatham House fonda līdzekļu devējiem. Savukārt Chatham House ir viena no pasaules vadošajām ideju laboratorijām un ir cieši saistīta ar Pasaules ekonomikas fórumu un finanšu eliti. Piemēram, visas Chatham House darbības lielā mērā ietekmē Rothschildu ģimene, tāpēc var pieņemt, ka Izē Boša darbība atbilst šīs elites mērķiem. Die Pritzker-Familie. Pritzkeru ģimene. Pēc Dženiferas Bilekas teiktā, Pritzkeru ģimenes locekļi ir vieni no spēcīgākajiem transseksuāļu programmas virzītājiem. Šī ģimene ir viena no turīgākajām ASV, un tās bagātība tiek lēsta 2024. gadā aptuveni 43,1 miljārdu ASV dolāru apmērā. 2024. gadā Pritzkeri ir prasmīgi ieguldījuši simtiem miljonu dolāru, lai ietekmētu izglītību, medicīnu, kultūru, armiju un pat tiesisko sistēmu un veicinātu transseksuāļu jautājumu risināšanu. Dzimusī Džeimsa, dzimusi Dženifera Pritzkere, ir galvenokārt atbildīga par straujo attīstību transseksuāļu medicīnas un ķirurģijas jomās. Viņa īpaši finansē slimnīcas, universitātes, militārās akadēmijas un pat slavenus ārstus un profesorus, kuri atbalsta transseksuāļu ideoloģiju. Šādā veidā transseksuālisms ir iefiltrējies ne tikai medicīnā un psihiatrijā. Nauda tika izmantota, lai, tā sakot, nopirktu zinātnisko un medicīnisko uzticamību. Tā rezultātā tika izveidoti medicīnas centri transseksuāļiem un pat katedra Viktorijas Universitātē Britu Kolumbijā. Ar viņas dibināto Tawani fondu viņa atbalsta arī citas ietekmīgas LGBTQ institūcijas, vienlaikus investējot specializētos medicīnas tehnoloģiju uzņēmumos, kas gūst labumu no augošā transseksuāļu tirgus medicīnā. Penija Pritzkere būtiski ietekmēja Obamas ievēlēšanu ASV prezidenta amatā. Viņa kļuva par ASV tirzniecības ministri Obamas laikā un palīdzēja nodrošināt, ka šī augsta ranga brīvmurnieku prezidentūras laikā transseksuāļu tiesības tika nostiprinātas kā nekad agrāk. Ar Pritzker-Traubert fonda starpniecību viņai ir arī īpaši ietekme uz universitātēm, īpaši Harvard universitāti. Tā ir pazīstama ar ekstrēmu dzimumu ideoloģijas formu, kuras mērķis acīmredzami ir veidot nākotnes eliti. Šajā kontekstā interesanti ir Penijas Pritzkeres sakari. Šobrīd viņa ir vadošā tehnoloģiju uzņēmuma Microsoft valdē, kuru dibinājis un izveidojis augsta ranga brīvmurnieks Bills Gates.
Penija ir arī Aspena institūta un ārlietu attiecības padomes CFR divu pasaules ietekmīgāko ideju laboratoriju locekle. CFR tika dibināta pēc Lorda Rotšilda ierosinājuma, un to finansēja Rockefellers un citi Volstrītas baņķieri. Saskaņā ar Viljama Engāla teikto sākumā Aspenas institūta vadību un finansiālo patronāžu pārņēma Roberts O. Andersons, tuvs Rockefellera draugs. Kā jau minēts, Rotšilda un Rockefeller ir pasaules augsta līmeņa masonijas virsotnē. J.B. Pritzkers ir ASV Ilinoīzas štata gubernators kopš 2019. gada. Viņš atbalstīja arī augstās pakāpes brīvmūrnieku Hillarijas Klintonas un Baraka Obamas vēlēšanu kampaņas. Pritzkers Ilinoīzas skolās ieviesa transseksuālismu un izveidoja štata programmu, lai veicinātu dzimumu specifiskās operācijas. 2021. gadā viņš pat parakstīja jaunu likumu par seksuālo izglītību visās Ilinoīzas štata valsts skolās. Kopš tā laika bērniem tiek mācīts par dzimumu, ideoloģiju un medicīniskām manipulācijām ar dzimumu. Vienlaikus viņš ir arī riska kapitāla investors un ieguldītājs medicīnas tehnoloģiju uzņēmumos. Tāpēc viņš, tāpat kā Dženifera Pritzkere, var gūt finansiālu labumu no augošā transseksuāļu medicīnas tirgus. Martina Rodbleite. Martina Rodbleite ir izcila transseksuāļu juriste un uzņēmēja, kas lielā mērā ir atbildīga par transseksuāļu ideoloģijas uzplaukumu. Viņa ir izstrādājusi starptautisko dzimumu tiesību likumprojektu un bija ekspertu grupas locekle, kas izstrādāja starptautiskās cilvēktiesību pamatnostādnes, Džogjakartas principus. Lai gan tie nav likums, tie tiek piemēroti kā likums un veido starptautisko tiesisko regulējumu transseksuāļu ideoloģijai. Tomēr Rodbleite uzskata, ka šīs ideoloģijas ietvaros veiktās medicīniskās korekcijas, jeb cilvēku optimizācijas, ir tikai pirmais solis ceļā uz pilnīgi jaunu definīciju tam, ko nozīmē būt cilvēkam transhumanismu. Šajā gadījumā cilvēkus paredzēts optimizēt arvien tālāk un tālāk, izmantojot tehnoloģiskos procesus un to rezultātā notikušo cilvēku un mašīnas saplūšanu, lai galu galā pārvarētu visas cilvēciskās būtības robežas. Tādējādi Rodbleite atbalsta Klausa Švāba Pasaules ekonomikas fóruma darba kārtību. Šis fórums atklāti propagandē transhumanismu un tā saukto 4. industriālo revolūciju. VEF ir globālo stratēģu platforma, ko dibinājusi augstākā ranga masonu finanšu elite, piemēram, Rotšildi vai Rockefelleru dinastija. 2. Pārskats par transseksuāļu tīklu. Saskaņā ar uzrādītajām kopsakarībām transseksuālisma ideoloģija nav tautā populāra kustība. Pateicoties Dženiferas Bilikas plašajam pētījumam, kļūst skaidrs, ka aiz tā stāv miljardieri, kuri izmanto savu naudu un ietekmi, lai iefiltrētos visās sabiedrības un politikas jomās un ietekmētu tās atbilstoši saviem mērķiem. Rūpīgāka izpēte atklāja, ka daudzi no viņiem ir saistīti ar masonu globālajiem stratēģiem vai atbalsta viņu dienas kārtību. Piemēram, Tims Gils atbalstīja augstās pakāpes masonus Baraku Obamu un Džo Baidenu, kurus amatos izvirzīja augstās pakāpes masonu superložas. Džo Streikera Arkus fonds sadarbojās ar Pītera Buffeta Novo fondu un par Arkus fonda direktoru iecēla Džordža Sorosa CFR fonda vadošo direktoru. Tas skaidri parāda, ka Streikers ar Arkus fondu ir daļa no globālā ļoti lielā aukliņu vilcēju tīkla. Pats Džordžs Soros ir viens no tiem un cieši sadarbojas ar Rotšildu namu. Pīters Buffets par savu ietekmi pateicas sava tēva Varena Buffeta naudai un sakariem, kurš ir augsta līmeņa brīvmūrnieks 4 oriģinālajās ložās un tādējādi pieder šo globālo aukliņu vilcēju visdziļākajām aprindām. Līdzīga situācija ir arī ar Izē Bošu. Roberta Boša fonds sadarbojas ar Džordža Sorosa CFR fondiem un ir nozīmīgs ziedotājs Cantam House, kura darbību kontrolē Rotšildi. Pritzkeru ģimenes vidū izceļas Penija Pritzkere, kura kā Aspenas institūta un CFR locekle, kas ir daļa no Rotšildu un Rockefelleru tīkla.
Savukārt G.B. Pritzkers priekšvēlēšanu kampaņas laikā atbalstīja augsta ranga brīvmūrniekus Hillariju Klintoni un Baracku Obamu. Visbeidzot, Mārtiņa Rodbleite, viens no transseksu ideoloģijas garīgajiem tēviem savā nākotnes cilvēces redzējumā, ir saskaņots ar VEF globālo stratēģu platformu, ko nodibinājusi augstākā līmeņa masonu finanšu elite. Ja mēs apkopojam visas šīs sakarības, kļūst skaidrs viens. Transseksuāļu ideoloģija nav tautas kustība, bet gan acīm redzams augsti stāvošo masonu un ar tiem cieši saistītās globālās finanšu elites darbs. Trešais – augstā līmeņa masonu globālais tīkls. Tā kā augsta ranga masona acīm redzam ir tie, kas velk aukliņus aiz transseksuāļu dienas kārtības, nav pārsteidzoši, ka šo dienas kārtību virza arī visas starptautiskās masonu organizācijas, piemēram ANO, ES vai PVO. Arī Pasaules ekonomikas fórumam šeit ir svarīga loma. VEF darba kārtības veicinātāju vidū ir Fabrice Houdards un Todds Sears, vadošie un ļoti ietekmīgie starptautiskās LGBTQ kustības pārstāvji. Larry Finks arī ir VEF darba kārtības veicinātājs. Viņš ir augstākās pakāpes brīvmūrnieks un 6 ietekmīgu ložu biedrs, kā arī pasaulē lielākā aktīvu pārvaldības uzņēmuma BlackRock dibinātājs un izpildirektors. BlackRock pārvalda īpaši superbagātnieku aktīvus un par savu uzplaukumu tā pateicas Rothschildiem. Pateicoties tam piederošajām akcijām ir būtiski ietekme uz gandrīz visām starptautiskajām korporācijām, kas ir arī VEF locekļi. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka, kā norāda Dženifera Bileka, transseksuālisma ideoloģiju izplata un popularizē lielākās starptautiskās finanšu iestādes un finanšu pakalpojumu sniedzēji, starptautiskās korporācijas, farmācijas un tehnoloģiju giganti un pat starptautiskie juridiskie biroji un ziņu aģentūras. Lūk daži piemēri. Finanšu iestādes Bank of America, US Bank, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup un citi. Finanšu pakalpojumu sniedzēji Visa, PayPal, Mastercard, farmācijas giganti Johnson & Johnson, Pfizer, Johnson Therapeutics, Weave, Abbott Laboratories, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, tehnoloģiju giganti Google, Microsoft, Amazon, Intel, Dell, IBM, Apple, Facebook, eBay un Netflix. Startautiskie juridiskie biroji Hogan Lovells, Dentons un Nextflow. Startautiskās ziņu aģentūras Thomson Reuters Foundation un Associated Press. 4. Transgenderisms. 8 kļūst redzams. Slepenā augsti kvalificētu masonu sabiedrība nepārprotami dara visu iespējamo, lai visā pasaulē aptverošā tīklā ieviestu transseksuālisma ideoloģiju. Līdzīgi kā 8 taustekļi, atsevišķas varas sfēras sadarbojas, lai šīs ideoloģijas upuri cilvēci iesprostotu šīs ideoloģijas slazdā. Ir skaidri redzams, kā tiek kontrolēta tiesiskā sistēma, politika, plašsaziņas līdzekļi, kā tiek ļaunprātīgi izmantota izglītība, kultūra un medicīna, un kā tiek izmantota finanšu un uzņēmēju darbības vara, lai cilvēktiesību, brīvas pašnoteikšanās un pat bērnu labklājības vārdā uzspiestu narratīvu par brīvu dzimuma izvēli. Miljoniem bērnu jau ir šīs bīstamās indoktrinācijas upuri. Viņi zaudē jebkādu orientāciju un cieš traumas, kas burtiski sagrauj viņu dzīvi. Šādā veidā tautas tiek ierautas vēl lielākā apjukumā, sašķeltībā un postā, kamēr superbagātnieki piepilda savas kabatas. Global Market Insights finanšu analīzē dzimumu maiņas tirgus raksturots kā ļoti labs ieguldījums, un tajā prognozēts, ka līdz 2026. gadam gada pieauguma temps sasniegs 25%. 5. Transgenderisms globālās stratēģijas kontekstā. Tomēr peļņa no transseksuāļu medicīnas iespējams miljardieriem, kas vēl kaukliņas, ir tikai blakus jautājums. Augstas klases masonu deklarētais mērķis ir izveidot jaunu pasaules kārtību, kurā indivīda brīvības tiek ierobežotas, un visa vara tiek koncentrēta nelielas elites rokās.
Saskaņā ar bijušā Britu slepenā dienesta MI6 darbinieka doktora Džona Kolemana teikto, šie aukliņu vilcēji par galveno šķērsli savas jaunās pasaules kārtības izveidošanai uzskata rietumu pasaules kādreizējās augstās morāles, tradicionālās vērtības. Tāpēc morālais pagrimums un visu tradicionālo vērtību pakāpeniska izzušana, piemēram, ar seksuālās revolūcijas, geju un lesbiešu kustības uzplaukumu un citu palīdzību, ir rūpīgi izstrādāta plāna rezultāts, lai vājinātu sabiedrību. To finansēja Rothschilds un Rockefelleri, lai radītu izkropļotu, nestabilu un tādējādi viegli kontrolējamu un vadāmu cilvēci. Tieši tas varētu būt transseksuālās ideoloģijas sekas. Ja ņem vērā arī to, ka transseksuālismu globālie stratēģi uzskata par starpposmu ceļā uz transhumanismu, cilvēku un mašīnas saplūšanu, tad aplis ir noslēgts. Cilvēki ir jādeģenerē par vājas gribas un iespējams mākslīgā intelekta kontrolētām būtnēm, par ideāliem augstās klases masonu padotajiem. Taču, tā kā norāda holandiešu teologs un vēsturnieks Robins de Ruiters, masonu finanšu elite, piemēram Rothschild un Rockefelleri, ir cieši iepīti sātanismā. Mēs varam atpazīt transseksuālismu ideoloģijas un transhumanisma patieso mērķi. Tas ir karš par Luciferu, kas sātanismā tiek pielūgts kā bafomets. Tas ir kā vēlnišķīga hibrīda būtne starp vīrieti un sievieti, un tas ir karš pret cilvēku. Viss, kas cilvēkā ir vērtīgs, krāšņs un unikāls, viss, kas viņam sniedz atbalstu un izturību, viņa mīlestība, empātija un sirds, viņa brīvā griba un garīgums, ir jāiznīcina. Tāpēc tas tagad nozīmē to. Šī patiesi vēlnišķīgā programma ir jāaptur. Ja nevēlaties dzīvot šādā pasaulē, tad palīdziet, lai šīs jaunās ideoloģijas īstenotāji un viņu tumšie plāni kļūtu zināmi visur.